Jelgavas Ledus halē tiksies mainīt Hokeja klubs Zemgala LBTU pret Hokeja klubu Prismu. 29. numurs Ričards Īsietis, kas mēģināja arī izdarīt ārā, un tagad Līnbergs kļūdās uz zilās līnijas. Labi iespēja Prismai doties, viņš metiens Aksels Ozols. Pīriņš. Atspēl Ikīmaus, dodās vārtiem, atspēl apkārt labā metiena pozīcija Lošmals. Atspēl Brākmans atspēlē Bīriņam. Visam situāciju vārtī. Edijs Brākmans izmanto skaidrs, ko vairāk. Atspēl apakaļ. Vilers. Mēģināja atspēlt vārtu priekšā. Apsīts nopķē viņa metienu. Ilga pauze Rajals izpildījumā metiens vārtī. Ate Rajalā izlīdzina rezultātu un 1-1 ātri vien Zemgals komanda izlīdzina rezultātu un tas tika panākts spēlēt vienādos sastāvos. No jauna būs jāsāk uz Prismas komandai. Brākmans pēdējā brīdī labi sagrupējās. Edijs Brākmans saglabāja frīpu. Brākmanis spēlē Bīriņam. Viņš paši izšķirās pa metienu un gūst vārtus. Nu, labāk Prisma nevar spēli iesākt. 2 realizēt skaitliskie vairākumi un atgriezīsies laukumā Kristers Brauns un atkal Prismas komanda izvirzās vadībā. Atspēlē apakaļ. Pārvjājienēns paši izdara metienu un vārti! Neievīgs metiens no zilās līnijas un atkal nešķiet šajā spēlē 2-2. Kad vēl jāspēlē 6 minūtes 22 sekundes. Nu, Ansijo. Atspēl Brantam. Brauns izdara metienu vārti! Tomī Peteri Ansijo atsīgs vārtu priekšā un ātri vien no iedzinējiem Zemgala izvirzās atkal vadībā. Rezultāts 3-2. Rajalā piestāv Roķim, labi iestāv Roķim, dos priekš Roķis nomāna un gūst vārtus! 4-2, kad vēl jāspēlē 5 minūtes līdz pirmās trešdaļas beigām. Ātri vien Zemgalai izdodas gūt 3 vārtus īsā laika sprīdī. Acīm redzot, atklājuši Zemgala spēlētāji ir auziņu vājo vietu un šeit vārtu stāps. Vēlēs metiens. Vēl nebīstam situāciju, Jānis Auziņš pēdējā brīdī ar kājas ar glābt savu komandu no vārtu zaudējumu. Atgūši iniciatīvu šajā spēlē Zemgala. Metiens ar zilās līnijas Streikiņš. Pirmais rīpas, atspēl Garšanam, labi metienu pozīciju Garšanam. Šānaus. Kārtē reiz viens pācies no pretinieka aizsardzības zonā. Atspēl apkaļ Vītolam. Šeit labi darbojas zilās līnijas Voronies no pretinieka aizsardzības zonā. Bīsam situāciju un līdz tukšiem vārtiem. Izspēlē Prisma samazinot rezultātu starpību līdz minimumam 4-3. Joprojām Zemgals labā, bet Roberts Ikīmots gūs savu 11. punktu šajā sezonā. Prismai šoreiz neizdodas. Tipi izraidīt ārā Ansijo, pasodās uz vārtiem Auziņš. Izsno gana tālu metiens. Labi savu komandu. Prismas aizsarga Jānis Auziņš. Vēl viens metiens vārtī! Metiens Gricīnski izpildēm, ja nemaldos. Rihards Mārins pielabo rīpu vārtu priekšā un ātri vienā kā Prismai izdodas zaudēt vārtus un Zemgalai atgūt. 5-3. 29. numurs Jāgalni krītās. Ansijo ar neārto pusi izdara metienu un gūs savus otros vārdus šajā spēlē un sastos vārdus Zemgalai 6-2, kad vēl jāspēlē 7 minūtes 5 sekundes un negaidīts metiens. Cīpa rīpu. Karaš. Rīpu savā īpašumā. Rīpu pārvjājienēns izdodas saspēlēt metiens un vārti! Saspēles ar pārvjājienēnu un Raulu Ozolapu nosācās ar vārtu gūmu. Šeit kļūdās zilās līnijas Ikīmaus. Ieslā pretinieka aizsardzības zonā bīstamu situāciju Aksels Ozols. Pēdējā brīdī glāb savu komandu un šeit būs noraidījums Patrikam Seilim. Millers. Iegot rīpu. Atspēl, kad pārvjājienēns izdara metienu un gūst vārtus. Jonas Pārvjājienēn panāk 8-3 Zemgals labā un pirmā reize šajā spēlē 5 vārtu pārsvars Zemgalai. Roģis tieks vēl uz priekšu, pazaudē rīpu no savu reiķis loku. Artūrs Karašs turpina Zemgala cīnīties. Berkardam izdodās iegot rīpu. Atspēl apakaļ spēcīgs metiens un Jonas Pārvjājienēns gūs otros vārdus pēc kārtas panākot
9-3 Zemgales labā, un šīs vārtu gūmas jau iespējams liek pamazām Prīsmas komandai izkārt balto karogu. 9 no 12. fērītiem metieniem tikmēr Millers ies no pretinieka aizsardzības zonā metiens vārti! Guzās Millers gūs vārtus un otro reizi šajā sezonā Zemgale sasniedz 10 gūtos vārtus. Ozolapa ies no pretinieka aizsardzības zonā, spēlē apakaļ Ilgmanis. Pagaidām gan pārvērtinām gan Nācijā par 2 gūtiem vārtiem. Brants izdara metienu un gūs savai komandai 1 tos vārtus šajā spēlē. Kas neizdevās Sāncijā, tas izdodās Harijam Brantam. Un ar šo arī noslēdzās spēle 11-3. Tāds ir gala rezultāts pirmajā savstarpējā sezonas spēlē starp Zemgale LBTU un Prīsmas vienību.